Sūdzas Megijai, ka viņai nav iespējas tikt pie bērna. Gunārs spiests izpildīt visas Luīzes iegribas, Lidiju dara uzmanīgu Evas nervozā izturēšanās. Kafejnīcā ierodas laupītājs un draud Annijai ar ieroci. Mareks cenšas panākt, lai Dana piekrīt dzīvot ar viņu vienā numurā. Kaspars dabū smadzeņu satricinājumu, Eva dodas pie Mareka un izsaka viņam piedāvājumu. Kāpēc tev bija tam laupītājam jādod tā nauda? Tāpēc, ka viņš man draudēja ar ieroci. Tu zini, laupītāji tā mēdz darīt. Varbūt, ka tas nemaz nebija īsts šaujamais. Varbūt, ka tā bija plastmasas pistole. Kā es to varēju zināt? Man vajadzēja prasīt, lai viņš šauj man virsū. Viņš taču nebūtu šāvis, viņam vajadzēja naudu, nevis līķi. Kā es to varu zināt? Uz mani netēmē katru dienu kāds. Es nezinu, bet tu varēji kaut ko izdomāt. Tu pateiksi, ka tu nezini, kur tā nauda atrodas. Jā, lieliski, pēc kara jau visi gudri. Tu manā vietā arī būtu atdevis. Nē, es nebūtu atdevis. Es būtu pārliecinājies, vai tas ir izšaujamais vai nē. Būtu samelojis, ka es nezinu, kur tā nauda stāv, arī vismaz nebūtu atdevis visu summu. Bet tu esi katra laupītāja sapnis. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Kaut kā tā. Un tā tālākais jau viss ieskāpa sviest. Skaidrs? Gan sievas man. Blieža tā kā no smagās artilērijas. Kas ir? Tur man palīdzēs vai nē? Un kas man par to būs? Es mazums esmu tavu meitiņu auklējis, ko? Bēbi auklēt. Tas katrs babuškas pienākums. Oi. Tā jau nemaz nav. Ko tu vēl gribi? Par šitādu izpalīdzēšanu es gribētu vienu kārtīgu buču uz vaiga. Būs. 2. Bet tagad ņem un zvani. Jā. Zentečkā, tagad tev būs bišķi jāuzspringst. Izčeko, kāds šodien Aivaram grafiks. Pa minūtēm. Labs ir devai. Ko viņa teica? Zentečka aktivizēta. Paskatīsies, ko šis dara. Nē, galvenais ir jāzina, ko viņš darīs, nevis ko viņš dara. Zentečka šito prot. Maznotiņ. Priekā. Tev viegli runāt. Tu cik ilgi te strādā un vēl pēc tam esi vīrietis. Ko man jaunai meitenei vajadzēja darīt? Zini, ko es esmu dzirdējis, ka smadzenes ir abiem dzimumiem. Zini, kas ir? Tev vienkārši interesē nauda. Man tur varēja nošaut. Galvenais, lai kasa pilna. Nepadari mani tagad par kaut kādu monstru. Pareizi. Viegli ir mētāties ar svešu naudu. Zini ko? Tu man to naudu atmaksāsi. Kāds sakars? Vistiešākais? Tu biji atbildīga par kafejnīcu, vai ne? Tu pati uzņēmies šo atbildību. Pati piekriti. Tev arī jāmaksā. Ja es taču nezināju, ka būs kaut kāds laupītājs. Tā ir ekstremāla situācija. Redzi, tad, kad uzņēmās atbildību par kafejnīcu, tad var notikt arī ekstremālas situācijas. Piemēram, ja būtu nogāzušās nejauši visas dārgās alkohola pudeles un saplīsušas, kurš par to maksātu? Bet tas ir pilnīgi citādāk. Nē, tas nav pilnīgi citādāk. Tas ir viens un tas pats. Viss tu man parādā. Lieliski. Zenta nerunā tik daudz sameklēt vieļus un... Jā. Ko tu dari? Kā ko? Numuru remontēji. Un kas te par maisiem? Visādas remonta lietas. Un kāpēc ar tev, sievietei, tādas lietas jāstiepj? Un kāpēc nē? Tu taču gribi, lai tas remonts ātrāk beigtos? Es gribu, jā, bet vai tad
Feliks nevar tos maisus stiept. Tu viņu te redzi? Nu, es arī ne. Nu, var tā pasauli. Viņam savi darbi, man savi darbi un vispār. Es esmu vainīga pie tā, ka tas numurs tika apskādēts. Un tāpēc es arī nesu gan atbildību, gan maisus. Gunāram ir kaut kas zināms? No policijas zvanīja? Zvanīju. Nu, ko viņa teica? Nav atraduši nevienu pavadienu. Es domāju, ka to laupītāju arī neatradīs. Lieliski. Un tagad jācieš man. Iedomājies, Gunārs grib, lai es viņam atdot visu nozagto naudu. Nopietni? Jā, 1000 eiro. Kur lai es kaut ko tādu ņemu? Nezinu, mums ar tādas naudas nav. Es it kā nepietikt ar visiem tiem pārdzīvojumiem. Gunārs tagad domā tikai par naudu. Viņam pilnīgi vienalga, kas ar mani tur varēja notikt. Zini, ko? Es ar viņu parunāšu, ja? Bet tu gaidi šeit. Es tūlīt atnākšu. Labi, paldies tev. Varbūt dod man, es palīdzēšu. Nevajag, es pat tikšu galā. Sastieps vēl muguru. Jā, un kopš kur laika tev interesē tādu sīkumu, ko... Nu labi, piedod, ja? Piedod, lūdzu, man skarbumu. Nu tā muļķīgi sanāca. Muļķīgi? Kāpēc muļķīgi? Viss ir ļoti pareizi. Tu saliki visus punktus uz I. Tu skaidri parādīji, ka es tev neko nenozīmēju. Paklausies, es apdusmojos par to, ka tu visiem izstāstīji, ka tu nakšņo manā numurā. Mēs norunājam, ka nevienam mēs to neteiktu. Jā, kad tikai kāds kaut ko nepadomātu, un lai tikai tev nebūtu jākaunas, vai ne? Sibil, paklausies, nu iet... Nē! Es pati tikšu galā, es jau tev teicu. Zentā, es teicu, es nāku. Aizgāja. Taču? Uzsies. Jūs esat tāda aktrise, ka bail. Kur aplausi? Rokas neceļas. Vīrieši solidaritāte kā nekā. Tu pats man palīdzēji. Nu, izdevās. Viss kā bijāt plānojusi. Tu zini, vēl labāk nekā es biju gaidījusi. Es viņu tā noliku pie vietas. Nav nemaz bail, ka pazaudēsiet pavisam. Nu, mīlulīt. Tu taču nepazīsti vīriešus. Es. Interesanti gan. Kas tad es esmu, ja ne vīrietis? Nu, tu taču esi bēbis. Tev tik daudz vēl jāmācās. Interesanti zināt, kas tieši? Kas? Par sieviešu dabu. Kā tev šķiet? Kurš komandē pasaules parādi? Ko? Ziniet, ko? Labi vien ir, ka mana sieva nav tāda manipulātora kā jūs. Cer vien. Ābols no ābels tālu nekrīt. Ejiet, zini. Pagaidi, tu domā to jaunāko modeli? Nu, skaidrs, ka gribētu, bet man jau naudas nav. Jau vecīt, tu nevar aizdot bišķīt. Ar ko ar Sandiju? Viņa traķinēja bāzi. Nu, nojūdzēs. Man nav nevienas citas, tāpēc jau es tev zvanu un lūdzu tagad. Ar ko ar administrātoru algu? Tu ņirgājies pa mani tagad? Pagaidi, es tev atzvanīšu. Labdien! Līdijas kundze lika nodot, lai jūs iet pie viņas kabinetā. Viņams kaut ko vēlas pateikt, vai? Jā, labi, paldies. Eva? Jā. Es gribēju tikai pateikt, ka jūs vienmēr izskatāties burvīgi. Un šodien jūs ieraugot, man liekas, ka jūsos ir ļoti viegli iemīlēties. Dīnu, kas par pielīšanu? Tā nav pielīšana. Es vienkārši saku, kā ir. Paldies. Tā, Anita, ir uz tevi sacepusies. Es viņai pat apsolīju, ka es ar tevi pārunāšos. Bet ir taču pilnīgi skaidrs, ka tev ir taisnība. Nu kā, nu viņa tajā brīdī bija atbildīgā kafejnīca. Tāpēc arī viņai ir jāmaksā. Tieši tā. Nē, ja tie būtu 100 eiro, es vēl neko neteiktu. Bet tas ir 1000 štuka. Mums reizēm pusmēnesis jāstrādā, lai nopelnītu tādu naudu. Un es neticu, ka policija to naudu dabūs atpakaļ. Tā neko viņi nedabūs atpakaļ. Ne viņi to laupītāju noķers nekā. Bet tu zini, ka viņai tādas naudas nav? Nu, es nezinu, lai viņa aizņemās. Tā nav mana problēma. Nu, vispār taisnība. Es viņai vēl sadziedāšu bēdu dziesmas par to, cik grūti ir bērnus uzturēt un tā tālāk. Gan jau ka atradīs izēju. Tad te salāti garšīgi?
Pats taisīju. Iedod pakašai. Labi sanāca. Labu apetīti. Paldies, ir. Sveika. Sveiki! Dīnis teica, ka jūs mani gribat redzēt. Jā, es tev gribēju pateikt, ka es tev sarunāju ginekologu. Vislabākais speciālists. Lūdzu, te ir vizītkarte. Paldies, bet, nevajadzēja. Nu, kā nevajadzēja? Nu, kā, es taču pati varu sev sarunāt speciālistu. Nu, bet tas ir jau sarunāts. Lūdzu, piezvani un aprunājies. Labi, piezvanīšu. Bet to vizīti pie viņa es tev sarunāšu pati. Nu, kāpēc? Es taču pati varu. Es to izdarīšu un aiziešu arī tev līdzi. Nu, kam jums sevi tā apgrūtināt? Eva, nu kas tas par apgrūtinājumu? Ģimenē būs tāds priecīgs notikums, un es visur gribu būt klāt. Es gribu, lai tev būtu vislabākā aprūpe grūtniecības laikā un vislielākā mediķu uzmanība. Nu, paldies, bet, tiešām nevajadzēja. Nu, beidz tu to savu pieklājīgo tieliešanos. Es taču zinu, ko tev vajag. Labi. Paldies. Bet es tev pateikšu, kad es vienošos ar dakteri par to vizīti. Skaidrs. Jā. Piedod, mīļā. Nekas nesanāca. Ko Gunārs teica? Viņš negrib ar tevi sajiet naidā, bet tev būs jāatmaksā tā nauda. Tu viņam pateici, ka man nav tik daudz. Bet, protams, es visādi viņu centos pārliecināt, bet viņš nepiekāpsies. Un viņi arī var saprast, kafejnīcē to naudu vajag. Kā visi uzreiz? Bet, protams, mums ir jāmaksā piegādātājiem, jo, ja viņš tagad nesamaksās, tad nebūs ne gaļas, ne dārzeņu, ne piena, nekā, un kredīti jau nedos. Jā, es saprotu. Un bez tam mums vēl tūlīt jāmaksā par elektrību un citi komunālajie maksājumi. Mēs neesam nekādi biezie. Jā, bet visu laiku taču nāk cilvēki. Viņi taču arī kaut ko maksā. Tu domā, ka tā ir kaut kāda peļņa? Mēs knapi sadzam izdevumus. Un tikko kā iztrūkst kāda lielāka summa kā tagad, es pār nezinu, kā mēs samaksāsim visu. Sveiks. Sveiki. Kā, tu jau sēdus? Nu, kā redzi? Vai tad tev nebija vēl jāguļ smadzeņu satricinājums tomēr? Nu, sīkums būs jau pārgājis, jāiet strādāt. Ko strādāt? Smadzeņu trīts ir jāizguļ. Nu, es jau izgulēju. Tik ātri. Mildas atsūtītājs ārsts teica, ka man ir viegls smadzeņu satricinājums. Nu, būs kārtībā. Viss. Kas kārtībā? Tu kājās nevar nostāvēt. Māru, es ļoti labi nostāvēt kājās. Viss ir kārtībā. Ja tu gribi izrādīties Aivaram, tad veltīgi. Tu viņam tāpat patīc. Nevienam es negribu izrādīties. Vienkārši es esmu vesels, tad nav ko te vāļāties pa gultu. Jāiet strādāt. Nē, galīgi aptracis. Galīgi. Es aizmirsu jums žurnālu viņas atnest pirmī, tāpēc es tagad vēlos jums... Noliec tur uz galda. Jūs raudat? Kas noticis? Nekas nav noticis. Nekas nav noticis. Es atvainojos, kas tev pajautāju. Es saprotu, ka es neesmu Grimāra kundzes līmenis. Nesauc man tā, tas ir riebīgais uzvārds. Kā tad man jūs uzrunāt? Sauc man vienkārši par Evu. Un Dīnu, un paldies, ka tu esi tik iejūtīgs. Ja es varu kaut kā palīdzēt, jūs sakiet. Tu nevari, neviens nevar. Tik traki? Nē. Tu zini, es esmu stāvoklī, Dīna. Hormoni iet pa gaisu, tu redzi, es ēdu kaut kādas dīvainas lietas, es raudu, tāda es esmu šobrīd, es esmu stāvoklī. Tā ir, kafejnīcas bizness nav nekāda zelta ādera. Jā. Vispār, ja godīgi, mēs tā 1000 trūkumu mājās izjutīsim vēl ilgi.
Mums taču televizors ir paņemts līdzīgi, auklīt tāpat pavēlti nestrādās. Un tu zini vispār, cik izmaksā uzturēt 2 mazus bērnus? Mēmās šausmas. Es saprotu. Nē, to saprot tikai cilvēks, kuram ir bērni. Ja? Tu iedomājies, viņi visu laiku aug, viņiem visu laiku jāpērk jaunas drēbes, jauna apava, viena zābaka, 60 eiro. Tas ir ārprāts. Luīza, godavārds, es jums to naudu kaut kā atdošu. Es tikai vēl nezinu kā. Es kaut kur dabūšu. Tā, es kā tava draudzene, es tev to naudu neprasītu. Bet, Gunārs ir nepiekāpīgs. Jā, es saprotu. Un tev nāksies atdot. Pagaidi. Kādā sakarā? Kāpēc Anijai kaut kas būtu jāatdod? Es tev sākumā nenovērtēju. Gadās. Patiesībā ar tevi ir ļoti patīkami sastrādāties. Paldies. Labi, pietiks izēsties. Ciādi netikšu pa durvīm iekšā. Ar jūsu figūru? Jūs taču visu varat teikt, ka vien vēlties. Dīna, es esmu stāvoklī, figūra noteikti mainīsies. Bet tas jau ir dabiski. Jā, bet es negribu aptaukoties. Jums tas nedraud, neuztraucieties. Tā raudāšana pirmītā bija tikai dēļ hormoniem vai? Jā, tikai dēļ hormoniem. Es vienkārši padomāju, jūs bijāt pie Lidijas, varbūt vecā kundze jums kaut ko pateica tādu, kad... Piedodiet, nav man darīšana. Starp citu, gaiss ir tīrs. Gatis un Lidija aizbrauc uz Rīgu. Tiešām? Jā. Un uz viesnīcā būs tikai vakarā. Skaidrs. Paldies. Jā. Ja kaut ko vajag, jūs sakiet. Labi, paldies. Zvaniet. Jā, paldies, tu esi brīvs. Megija, čau! Tu varētu tūlīt atbraukt pie manis uz viesnīcu? Kas noticis? Lidijai dažas skrūvītes izkustējušās. Grib man aiz rociņas vest pie ginekologa. Labi, Megija, tā nav telefona saruna. Brauc tūlīt uz viesnīcu. Nē, āboliņu šobrīd te nav. Labi, es gaidīšu tev bārā, skaidrs? Jā, bāj. Kaspar, vai tu drīkst jau celties? Jā, tas nav svarīgi. Labāk izstāstiet, kas te tagad notiek. Nekas. Es dzirdēju. Tu tagad prasi no viņas to nozagto naudu? Tu pasaki viņam, ka es neko no tevis neprasu. Gunārs prasa. Es dzirdēju, kā Luīs tevi te apstrādā. Es nevienu neapstrādāju. Anī? Es negribu par to runāt. Nalacis, re, ko tu panāc? Lieliski, super! Tu esi vainīgi. Cilvēkam tā jau stress par to zādzību. Tu vēl viņai prasi to nozagto naudu. Es neko neprasu. Gunārs prasa, un es esmu Annijas pusē, ja nepamanīju. Tā neizskatās. Ja? Vispār tev vajadzētu padomāt par Gunāru. Viņam ir jādomā par uzņēmumu. Jādomā par uzņēmumu. Es viņam tūlīt pastāstīšu, par ko viņam jādomā, kur viņš ir. Virtuvē. Čau! Čau! Sēdies. Dzērienu nepiedāvās? Lūdzu, apkalpojies, papēs tik laipni. Tātad Lidija neliekas mierā, jā? Jā. Ja es kaut ko steidzami neizdomāšu, Megija, viņa mani aizstieps pie sev lojāli ginekologu un viss nāks gaismā. Diez kas nav. Saproti, man ir tāds stress, es joku prātā, es nezinu, ko iesākt, tev man jāpalīdz. Tu arī ieliek. Nu, tu trāka esi. Tu gribēji man pieķert konjaku glāzi rokā. Tā jau man grūtnies loma var nākt gaismā un viss izgāzties. Tātad Gatis ar tevi neguļ. Nē, es jau to teicu. Un tad tev fiksi jāpaliek stāvokli no cita veča, nav variantu. Tu domā, ka es esmu pilnīgs stulbi, kas nemēģināja? Tu mēģināji? Protams. Ar ko? Ar Mariju, bet nekas nesanāca. Kāpēc? Nesanāca un viss. Megija, man nav laika. Lūdzu, tev man jāpalīdz. Okay. Tas ir pilnīgi necilvēciski šajā situācijā prasīt no Annijas naudu. Kafejnīcai ir nodarīti zaudējumi. Tu gribi, lai es par to naudu vienkārši aizmirstu? Nē, tas ir policijas darbs atklāt, kurš nozag to naudu. Tev nav juridiski tiesība prasīt no viņas. Jā, juridisku tiesību man nav, bet morāls man ir tiesības. Kādā ziņā? Cilvēks mēģināja palīdzēt, un tu vēl tagad viņu vaino. Viņa bija tā, kura atdeva to 1000. Un ko viņai bija darīt tajā situācijā? Priecājos, ka viņa nosargāja visu pārējo. Tev vajadzētu izmaksāt prēmiju viņai par to. Nē, labrīt, prēmiju. No kādas naudas? Naudas vairs nav, tu nedzirdi. Viņa atdeva štuku. Nu, bet tu taču neesi pilnīgi pliks izģērbs. Kafejnīca turpina strādāt. To tu gribētu gan, jā.
Es vispār nesaprotu, kāda tev gar to visu daļu? Annī piekrīt samaksāt. Labi, to mēs vēl redzēsim. Moņas sīkā. Nezinu, kurš Zentočka slotu nogrūdus, ne? Nē, Kas tev ir? nekas. Kā nekas? Es taču redzu, puņķi asars pagājuši. Stāsti. Viss labi ir. Tirliņš Kaspars, jā? Nē. Ko nē? Ko nē? Davai fiksi stāsti, lai es zinu, kam Paļotsku sadot. Galu galā es ar tevi līgumu parakstīju, man jābūt par tevi atbildīgam. Klausies, varbūt tu vari man aizdot naudu. Parādos esam, jā? Tu taču neesi saistīta ar tām azartspēlēm. Nē, protams, ne. Kas tad? Dikti vajag? Cik vajag? 1000. Man tādas naudas nav. Man jāpabeidz remonts ķošas luksiņā. Labi, tad neko. Sotiks tev derēs? Labāk nekā nekas. Es ceru, ka nopietnām vajadzībām. Ja es uzzināšu, ka tu pēc par šito šmutkas, tad... Goda vārds nopietnām. Nu, davai. Paldies, tev liels. Kas te pa bardaku? Kā tā Zentočka pats sev var atrast? Ja tu paliksi stāvoklī no cita, atkal būs problēma. Gan jau aboliņi gribēs DNS pārbaudīt. Megija, par to es domāšu pēc tam. Vispirms man ir jāatrasina šī ķēza. Klau, varbūt noalgu kādu eskortpuisi. Es zinu dažus, kuri prot muti turēt. Laba ideja. Zvani. Jā? Nu, bet, protams, tagad. Jā, man nav laika, Megija. Dāmas, es atvainojos, ka iztraucēju. Ko tev vajag? Man jums ir jānodod steidzam ziņu no Lidijas. Un tā ir konfidenciāla informācija. Labi, Megija, tu vari mūs uz brītiņu asāt divatā. Pēc tam turpināsim sarunu. Runā ātri, man nav laika. Es domāju, ka es jums varētu uzlabot garstāvokli. Te būs. Kas tas ir? Tavs sasodītais 1000 pārskaiti. Ko? Pārskaiti, lai var apliecināt, ka tur ir visa nauda un ka tu Annī liks mierā. Tur ir 100. Es visu reizē nevaru, es tev maksāšu pa daļām. Kaspars man jau atdeva visu 1000. Tu nezināji? Nopietni? Bruņinieks. Saskaitīji? Nē, vēl nesaskaitīju. Nu? Kas tāds par ziņām runā? Paklausies, čalīt. Ko tu atļaujies? Es tā nejauši dzirdēju jūsu sarunu pirmīt. Noklausījies. Es teicu nejauši. Nu, protams. Es saprotu, jums tā steidzami ir nepieciešams paukt stāvoklī, ja? Man? Tas ir muļķības. Es jau esmu stāvoklī. Tieši tā, jūs esat neapskaužamā stāvoklī. Bet šaubos, vai tādā gadījumā jums būtu vajadzīgs eskorta čalis. Tu esi visu pārpratis. Nu, nespēlēsim spēlīt sev. Nu, sakiet, kā ir. Es jums neesmu nepatīkams, vai ne? Un kāpēc jums ņemt eskorta čali, jūs varat paņemt mani? Nu, tas ir sviests. Nu, kāpēc man tas būtu vajadzīgs? Nu, beidziet izlikties. Un kāda ir alternatīva? Es aiziešu pie Lidijas un izstāstīšu visu. Arī to, ka jūs neesat stāvoklī. Un ko tad? Mēs ļoti labi zinām, kas notiks. Jūs Patriks skatāt suni projām. Eva? Nu, tad jā vai nē? Eva, jums taču to vajag. Neko aizdomīgas tu neatradi. Kā neatradi? Nebija tu te īpat netrauciņu kādu zāļu pudelītes. Nē. Nu, kā viņi pusdienās izturējās? Nu, normāli, nu. Dana bija tā diezgan depresīva, bet Marks visu laiku bija uzmanīgs, visu kaut ko piedāvāja. Maskējās. Bieži vien aiz pieklājīgas maskas slēpjas vislielākais noziedznieks. Jā.
Jā. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni